Jūsu ekscelence, dāmas un kungi, man ir patiesas prieks jūs visus šodien redzēt šeit, Latgales vēstniecībā Gors un konferencē Ebreju Rēzekne. Es tagad dodu vārdu konferences atklāšanai Izraēlas vēstniecē Latvijā Lironei Barsadē kundzei. Godājamie konferences viesi, dāmas un kungi. Esmu pagodinātas veikt jūs konferences Ebreju Rēzekne, dalībniekus un viesus. Zāla sinagogas Renovacija ir kļuvusi par realitāti un tagad tā rota Rēzeknei kā mūžīgs apliecinājums plaukstošajai ebreju kopienai, kas pastāvēja šeit pirms Otrā pasaules kara. Tagad tā kalpo arī kā bāze virknei nozīmīgu pasākumu, kas saistīti ar Rēzeknes un Latgales ebreju vēsturi. Šī konferences ir laba starta platforma izziņas procesam, kas nepieciešams, lai veidotu ne tikai drošu un stabilu šodienu, bet arī nākotni, kur ebreju kopiena ir neatņemama Latvijas sabiedrības sastāvdaļa. Tā tas bija līdz 20. gadsimta tradiskajiem vēstures notikumiem un ir arī šodien. Lai sabiedrība dzīvotu saskaņā, ir jāiepazīst visu tu veidojošo nāciju vēsture un vieta sociālajā atmiņā. Noteikti šī konferences dos nozīmīgu ieguldījumu ne tikai Rēzeknes un Latgales novadā, bet arī visas Latvijas kopīgajā izglītības procesā. Novēlu jums veiksmīgu darba dienu. Thank you. Jūsu ekscelence, Izraēlas vēstniece Latvijā, cienījamās dāmas, godātie kungi. Man kā Friedricha Eberta fonda pārstāvim ir tiešām gods šodien šeit atrasties un arī atbalstīt šo projektu. Visa laika garumā bija ļoti intensīva sadarbība ar Inetu, par to arī viņai paldies. Liek piebilst, ka šogad apritēs 75 gadi kopš nacistu ienākšanas Latvijā un tam sekojošo holokaustu. Un mēs kā Friedricha fonds, kurš dibināts Vācijā un ir pietuvināts sociāldemokrātiskajai partijai, viens no stūrakmeņiem ir arī vēstures izzināšana. Un mūsuprāt, šī tēma, kuru vēl nebija plašāk izpētīta, ļaus dziļāk izprast Latvijas šo situāciju, kas norisinājās tad arī Otrā pasaules karā un arī, kas agrāk notika. Runājot par holokaustu, tā ir viena no mūsu tumšajām nodaļām attiecībās ar Vāciju. Un turklāt jāatzīst, ka šajās nežēlīgajās darbībās dalību ņēma arī daļa latviešu. Šis pētījums un arī šīs dienas prezentācijas, kā jau vēstniece minēja, dos lielu ieguldījumu, cerams arī turpinājumā šim projektam. Cerams, tas īstenosies arī izveidojot grāmatu, un tas būs pieejams arī skolās. Mēs tam veltīsim vislielākās pūles un centīsimies arī atbalstīt. Un pēdējais, ko es šodien gribēju vēl teikt, mums ir jāizsargā un jāpārliecinās, ka visās demokrātiskās sabiedrībās nekāda veida rasisms vai naids nekad vairs nedrīkst arī atgriezties. Gribēju arī pateikt paldies Goram par laipnu uzņemšanu un novēlu uz aktīvu dalības ņemšanu diskusijā. Un paldies, ka man arī uzņēmāt. Jā, paldies. Labdien, cienījami klātiesošie. Esmu pārliecināts, ka mēs visi jūtamies pagodināti, ka tieši Rēzeknē notika konference, kas veltīta tik nozīmīgam tematam. Diemžēl ebreju skaits Rēzeknē uz šo brīdi nav mērojams tūkstošos, bet viņi ir veikuši milzīgu ieguldījumu
pilsētas kultūra, vēsture, attīstība, medicīna un tādas citas jomas. Un šitais fakts, manuprāt, nav apstrīdams, jo īpaši pagājušā gadsimta pirmās Latvijas Republikas laikos tieši ebreji izdarīja daudz ko, lai Rezeknes būtu tāda attīstīta pilsēta. Paties prieks, ka Rezekne tika atjaunota unikāla vēsturiska celtne, Zaļa sinagoga. Un tas nav nejaušība, bet gan loģisks iznākums, ka Rezeknes pilsētas dome ar sadarbības partneriem realizēja šo projektu, ko bija pelnījuši gan šeit dzīvojuši ebreji, gan pārējie Rezeknes iedzīvotāji. Eka ir ne tikai nozīmīgs kultūras un vēstures mantojums, bet stāsts par atmiņām, likteņiem un cilvēku dzīvēm gan Rezekne, gan ārpus tās. Ir svarīgi apskatīt ebreju kopienas dzīvi, lai saprastu, kā veidojusies, dzīvojuši un saglabājusies ebreju kopiena mūsu pilsētā. Esmu pārliecināts, ka šodien stāstītājs mums visiem sniegs labu priekšstatu par ebreju kopienas dzīvi Rezekne un Latgalē, vairos mūsu interesi par vēsturi, par kultūras un cilvēkiem. Novēlu visiem ražīgu un vērtīgiem atklājumiem bagātu dienu. Paldies! Paldies, Rešetņikova kungs. Un iezīmējot konferences kontekstu un piesakot jau pirmo dienas daļu, tad man ir jāiezīmē, kāpēc tad ebreja Rēzekne un kāpēc šī konference šeit Rēzeknē. Tad, kad mēs sākām jau gandrīz pirms gada strādāt pie ebreju sinagogas projekta, plānojot, ko tad apmeklētāji varēs redzēt sinagogā no satura viedokļa un strādājot pie satura koncepcijas, mēs atklājām, ka Rēzeknei ir ļoti bagātas ebreju kultūras tradīcijas bijušas, ka Rēzeknē kādu laiku ebreji ir bijuši pat mažoritāte, ka dažādos laika posmos šeit ir dzīvojuši no vairākiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem, no pār 10% līdz pat pāri 50% ebreji. Ir bijušas ebreju bodītes, ebreju veikali, ebreju uzņēmumi, kopā ir dzīvojuši, draudzējušies, sadzīvojuši, kīvējušies ebreji, latvieši, poļi, baltkrievi un citas tautības. Un tad, kad mēs sākām skatīties, kas tad pašlaik ir, cik daudz mēs materiālus varam atrast par ebreju Rēzekni, tad nācās secināt, ka diezgan maz. Un tad jau strādājot pie ekspozīcijas, mēs nolēmām, ka patiesībā nākamais solis ir zinātniska konference, kas ir jāorganizē un jārunā par jāpēta Latgales ebreju vēsturi, Rēzeknes ebreju vēsturi, un tā soli pa solim šo ideju attīstot, mēs vērsāmies pie Eberta fonda. Eberta fonds teica, jā, mēs esam ieinteresēti, un tad šī konference tad šodien ir iespējama. Vēl par nosaukumu ebreja Rēzekne mēs to izvēlējāmies arī diezgan apzināti gan pašai ekspozīcijai, gan arī konferencei, gan arī Kristis teica, cerams, arī rakstu krājumam, jo mēs gribam uzsvērt šīs Rēzeknes sabiedrības daļas milzīgo pienesumu Rēzeknes daudzveidībā, Rēzeknes kultūras daudzveidībā un dažādās citās jomās. Un tad šīs dienas konference tiek iedalīta 3 tematiskās sesijās. Viena no tām ir Rēzeknes ebreju vēsture, vēstures konteksts, pētījuma problēmas, kas būs tagad rīta pusē. Pēc tam mēs pāriesim pie otras sesijas, kas ir personības, idejas, māksla un sinagogu arhitektūra. Un noslēgsim mēs ar tradīcijām, stereotipiem un sociālo atmiņu. Tā kā arī veidojot konferenci, mēs esam mēģinājuši apskatīt gan šo vēstures pētījumu problemātiku, gan arī sociālās atmiņas faktoru un fenomenu, ko tad vietēji iedzīvotāji atcerās, kādus stereotipus mēs joprojām lietojam, bet par to vairāk tad konferences gaitā.